mūlis, tas ir hibrīds starp zirgu un ēzeli. Un tad sunīts Sunīts atkal viens stāv. Un tad indietis sako, nevar saprast, ko viņam te vajag. Nes kaut kādu zāru, kaut ko tur rokās. Un tad mēs nonācām pie Jālas, jā. Alā arī, protams, var redzēt bāneri, un te interesanti lietus līst. Putns. Mazliet pameditējām. Tas bija jautājums, jā. Mazliet pameditējām. Alā, protams, ļoti interesanti. Līdzīgi kā darbā, no rīta atnāca ups, vakars jau klāt. Pati Jāla ir datēta ap 2 miljonu gadus veca. Bet kāpēc viņa kļuva tāda populāra? Tāpēc, ka tajā meditēja viens svēts cilvēks pirms 3,5–3,000 gadu, kas ir realistiska persona. Viņa ir atrodama arī grāmatās vēsturiskās. Un pateicoties viņa meditācijai, šī vieta kļuva par svētu vietu, kur ir diezgan interesanti. Alā principā ir pilnīga tumsa, neliela gaisma tur iedegas, un tā interesanta pieredze. Nu, kā protams, bez gotaņām, un tad jau dodamies lēnām atpakaļ.